Esiet sveicināti podkāstu Ceļš uz lielo līgu klausītāji, podkāsta pirmajā epizodē, kurā tieši tāpat kā nākamajās podkāstu epizodēs mēs runāsim par basketbolu, sīkāk padiskutēsim tieši par jaunatnes basketbolu, iziesim cauri varbūt dažādiem pieredzes stāstiem un parunāsim par to ceļu, kāds ir jāveic, lai nokļūtu tajās augstajās virsotnēs, un parunāsim arī par to, cik tad saldas ir tās uzvaras. Tāpēc pie manis šodien ciemos ir cilvēks, kurš daudz laika pavada basketbola laukumos, kuram basketbols ir ne tikai hobijs, bet arī darbs. Tas ir Tidzis Avšāds. Sveiki, Tidzi! Sveiki! Varbūt iesākumā klausītājiem pastāst mazliet īsumā par sevi, savu nodarbošanos un saistību ar basketbolu. Šobrīd aktīvi es spēlēju Maxi basketbolu 40+ līgā, kas saistīts ar basketbolu, palīdz arī organizēt citos turnīros kādas spēles un tiesāju spēles, pārsvarā jaunatnes līga, ja vajag kaut ko arī citu patiesāju, bet basketbols tā ir no bērnības jau iegājies, kad iedvesmojos es no Rīgas Vefa, kas bija tajā laikā, kad spēlēja Kārlis Mužņieks, Valdis Valters, Gundars Vētra, Ivars Liep, Meļņiks un Bondarenko un visi pārējie. Un no tā es kā iedvesmojos tajā laikā, tā arī lēnām pamazām sāku trenēties, nodarboties ar basketbolu. Un tā līdz šodienai ļoti aktīvi, bez pārtraukumiem, izņemot traumas pāris un operāciju, bet aktīvi jau pār 30 gadiem ņemos basketbolā. Tev bija kaut kāda doma, kaut kādā dzīves periodā, ka iespējams sanāks profesionāli uzspēlēt? Bija jau arī tāda iespēja uzspēlēt profesionāli Latvijā. Jā, bija tāda komanda Lainers. Un mans treneris, toreiz Aivars Brigmans, kur es nonācu līdzinē veiksmīgā kārtā. Veiksmīgā kārtā, to es arī varētu pastāstīt, kā tas sanāca. Un tad vasarā es gāju uz treniņiem ļoti cītīgi, un vienā momentā viņš man uzrunāja, kad tieši Lainerim tajā brīdī bija kaut kāda višķiņa problēmas ar saspēles vadītājiem. Un uzrunāja, bet tajā laikā es mācījos Rīgas Tehniskajā universitātē, bakalaura grāds, man tieši bija pēdējais gads, un vajadzēja aizstāvēties, un man kursa biedrs, kuram joprojām es esmu pateicīgs par to, viņš teica, ka tu basketbolu paspējas uzspēlēt vēl, un vai pabeidzam universitāti. Un jo man bija daudz parādu universitātē uz to brīdi, un viņa šī te frāze, kad saņemies, vai mācamies, bija izšķirošā, teikšu kā ir. Un es nolēmu tomēr, kad es to basketbolu piemērzēju tajā momentā un neju uz to profesionālo level līmeni. Un pabeidzu vienkārši bakalauru tajā momentā. Kā jau es teicu, ļoti nožēlots, nenožēloju to, ka es neaizgāju profesionāli, jo kas man, ko es uzskatu, ka man pietrūka talants, jo viss, ko es sasniedzu, tas bija, kaut kāds meistarības līmenis, tas bija smags darbs. Tas bija ļoti smags darbs, teikšu, kā ir. Un es joprojām esmu ļoti pateicīgs ar citu viens no cilvēkiem, kas vispārībā mani pacēla, kaut kādu tiešām iedeva, pamācīja to līmeni, iedeva bija Gundars Vētra. Man bija tā iespēja, tiešām fantastiskā iespēja 18 gados. Viņam tajā laikā, nemaldos, bija kaut kāds līgums izbeidzies, un viņš tā kā bija brīvais spēlētājs, viņš Rīdzenē nāca trenēties. Tas nāk, tu kopā ar viņu trenējies? Tajā vasarā man sanāca ar viņu patrenēties ļoti daudz. Viņš man iemācīja metienu, jo man bija
es nezinu, cik pieklājīgi tad drīkst izteikties. Bet parasti saka, ja krīt grozā, tad nav svarīgi kāds to būtu. Nē, tur jau tā lieta, ka nekrit. 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 Man bija švaki, tas metiens bija tiešām līdzīgs Kainānam Bagātskim, tikai neprecīzs, jā, ar abām rokām mēstais. Un tad Gundars Vētra man vienkārši pamācīja. Kā vajag, protams, sākumā negāja, bet kā Gundars Vētra strādāja zālē, viņam tajā laikā pāri pa 30 gadu bija, kā viņš strādāja, un tas bija, pēc treniņa ar viņu es liku kājas mugursomā un vilkos mājās. Tur viņš palika vēl trenēties, atnāca Lainers Džeki, viņš ar viņiem uzspēlēja vēl. Viņš bija mašīna vienkārši. Un tas man bija tāds liels piemērs. Tas bija, tiešām liels piemērs. Un es joprojām pateicīgs esmu viņam augstākiem spēkiem par to, ka man bija tāda iespēja. Jo tas tiešām, tas pavilka ļoti uz augšu pavilka. Un pieredzēja. Jā, un tāpēc, teiksim, es tagad skatos, klausos arī, kā šie pieredzējušie spēlētāji, piemēram, brāļi Bērtāni, ja, ka viņi iesaistās, Kristaps Jančēnoks vai Gata Turjakovičs, viņi to ekscelences skolu tur kaut kādu tur organizē, ja, ka viņi iesaistās, ka viņi ar to pieredzi padalās tiem jaunajiem, tas ir traki labi. Jā, es domāju, ka jebkuram, kad atnāktu tāds KP uz treniņu vai Dāvis uz treniņu vai tāds pats Lomiks vai Strēlnieks atnāktu uz treniņu vai Gražulis, ja, kurš ir, vai Šmits, ja, visi šie te izlases bīsti, kas šobrīd ir, viņi iedotu pūstu iekšā tiem jauniem puikām. Tas tāds, mans viedoklis, jo es to esmu pieredzējis, un tas ir ļoti labi, ka tev ir tā iespēja patrenēties ar lielu veci. Arī tas pašas Dāvis Bērtāni Meceklas nometnes. Ir tik daudz saldu, piemēram, arī Māris Gulbis trenē, ir tik daudz vietas un nometnes, kur attīstīt sevi. Jo tā arī ne tikai sportiskā pieredze, bet tā arī ir mentālā un kaut kāda, ka tev sagatavot dzīvē. Viennozīmīgi, tas ļoti palīdz, jo ir uz ko tiekties. Un, teiksim, arī kaut vai tagad ir mūsu 3x3 puikas, ja, tāds, neliela atkāpīt, ja, bet kā ietekmē šādas te mazas, lielas, to jau jāuzskata pa lielu uzvaru, ja, nevis maz. Kā ietekmē, ja, kad puikas pagalmā skrien tur, es būšu Dončič, es būšu tur Jokič, es būšu tas, ja, un puikas izceļ zeltu, es būšu Lasmans, es būšu Miezis, es būšu Čavars, es būšu Krūms, ja. Un pilnīgi tas pamaina, nevis skatāmies tur uz kaut kādām, nosacīt nesasniedzamām zvaigznēm, bet tu reāli, tu patās, esi reāli cilvēki, ja, kur tas pats Nauris Miezis, viņš piedalās, atnāk tur Zveļos, iemet no centra un tā, viņš te patās ir cilvēki, viņš nav tur kaut kāda tur zvaigzni, tur kaut kur Amerikā, vēl kaut kur. Tāds ātrais jautājums, otrais zelts olimpiādā. Jā vai ne? Es teikšu, kā ir, kad tā maiņa, kas ir notikusi, ja, Krūms un Čavars vairs nav, ja, bet ir Raimo un Lācis, ja, viņa galīgi nav sliktāka, ja, un to darbu, un vispār es Zigmāru Raimo mazlietiņ tā klusībā apbrīnoju, jo pa lielam mēs no viena rajona nākam, ja, viņš no Madonas puses, arī no puika no Ēzienas. Jā, un tā darba kultūra, tas kapiņš, kā viņš fantastiski lasa spēli. Es nesaku nē, es saku, kad vajadzētu izšaut. Un Lācis, es jau atceros viņu, tad, kad es tiesāju spēles jaunatnes līgā, viņš bija gumijas cilvēks, viņš vienmēr mācēja, viņš skaisti spēlē, viņš skaisti, pragmatiski, man patīk kā viņi. Tāpēc es saku, tā maiņa ir notikusi, ja, teiksim, tas Čavara pragmatiskums, ja, varbūt tas Krūmiņa, bet es domāju, ka Raimo arī varētu uzklēt kādā brīdī tur kādu skaļāku vārdu, jo Krūms bija tā,
kas dzina uz priekšu, jo izteikti tajā pret beļģiem, kad bija viņi tīvs, kad jā, nu tad Džekus tas nenormāli motivēja, tas iedeva, jā, un ka viņš tur ar to puspulēsto poti vēl iet kapā. Nu, rīktīgi kārtīgs latviets, nu, tur līdz galam, jā, kamēr tiešām nonas no laukuma. Es tāpēc domāju, ka šitie divi čaļi, jā, nu, tas Betmens, Robins, jā, mūsējie tie tur Lasmans un Miezes, tie savu izdarīs, un Raimo un Lācis viņi galīgi neatpaliek. Viņi arī, es redzu, ka tur vajadzētu būt. Galvenais, lai pret serbiem neuzraujās. Tie viņiem, pret tiem gandrīz vienmēr viņi paklūp. Tas ir galvenais. Pagājušajā reizi tas zars sanāca, ka tie Krievi bija pret serbiem. Jā, un tu sanāca izstādi. Jā, un Krieviem atkal bija tas monstrs, jā. Un te ir, starp citu, te ir jāuzslavē bišķiņ Felģi arī, nu, treneris, Raimunds, par to, ka pirmajā spēlē, kad viņi pret Krieviem spēlē, netika galā. Un tad bija tas, nu, Felģa spirts, tas bija, kad, un to ļoti labi Miezes parādīja, ka tas lielais viņš sāk spēlēt ar muguru, jā, un viņam no vājās pusītes vienkārši no aizmugurs nestāv Felģa. Tas ir, viņš ir viltīgs kā ūdens zāle, viņš izdomā, un tas ir Aimītam tas lielais pluss. Tāpēc visas kārtas ir tādas, ka jā, es saku, ka jā, vajadzētu būt. Jā. Šī tiešām ir sporta vasara, diezgan bagāta dažādiem notikumiem. Bet es domāju, mēs atgriezīsim mazliet atpakaļ. Sezona, šī sezona, kas jau pagāja, Beka Ūri. Skaļa komanda un, ja tev vajadzētu raksturot Beka Ūris fanus, kādi viņi ir? Fani ir labākie. Viņi ir tiešām, viņi ceļās un krīt un nāk uz spēlēm. Un es atceros, nu, pirmā sezona, kad bija, un Ogrē vispār tā publika, ja tā vēl bišķiņ patīk to bildi mazliet atpakaļ, es tur esmu vadījis tur visādas, nu, tos pilsētas svētkos, tur strītiņas un pasākums. Ogres publika ļoti tāda kūtra bija visu laiku. Un viņi arvien vairāk un sāka ticēt tai komandai arvien vairāk. Un tad nevar noliegt, ienāca arī mums Ilmārs, Čerbikovs toreiz. Un viņš to fanu kultūru tādu, nu, uzcēla. Nu, tagad viņš pagājis malā. Tagad pārējie turpina pārņemt, jā, un turpina to tādu fanošanu. Tāpēc, starp citu, to arī novērtē paši spēlētāji. Pat nevis, Ogres spēlētāji viņi novērtē, viņi vienmēr mums tur pēc tam ik pa laikam sanāk tur pasēdēt ar viņiem tur un parunāties, viņi ļoti novērtē. Viņi pārdzīvo dažreiz, ka viņi nav attaisnojuši tās cerības un tā. Bet tagad parakstīja līgumu ar Avotiņu un ar Žundu, jā. Un abi divi piemin to, ka grib pie tiem faniem, jā, ka patīk tie fani. Un es kā spēles informators varu pateikt, kad ir ļoti atsaucīgi. Ja sākumā bija tā, ka tu kaut kā mēģini viņus iekustināt un tur ļoti grūti, tad tagad vispār nav problēma. Tā spēle aiziet, tad vispār tur nav ko iekomentēt. Tā ir tiešām, es uzskatu, tiešām viena no labākajiem faniem, kāda ir Latvijā, jo mēs vienmēr, mēs jau arī brauc tā komandai līdzi un tā, un mēs jau vienmēr ar to komandu sagaidām viņu un cenšamies viņus uzmundrināt arī pēc tādām balākām spēlēm un tā, bet mēs esam tie pieklājīgie foršie fani. Es tā uzskatu, mēs neesam tie šikmīši, kas tur iet tur ar pretinieku. Mēs tieši pretēji, mēs ar pretinieku faniem, tur tie, kas arī tādi aktīvāki, ar tiem tu vienmēr sveicinamies un ļoti draudzīgi tādi cenšamies. Jā, es atceros ļoti labi.
pāris sezonas atpakaļ mēs uz Raplu aizbraucām. Mums tur sagaidīja kā savējos, tie fani, jā, tas bija tik forši, un ar visiem mēs sasveicināmies. Es nepazīstu to cilvēku, bet tāds čoms, jā, savējos. Tāpēc es saku, mums tā, es uzskatu, ka mums ir tāda pozitīva gaisotne, kad mēs mākam atbalstīt savu komandu, un tas, kad ar mums rēķinās, ka mēs būsim skaļi vienmēr, ka mēs atbalstīsim, un pozitīvā ziņā rēķinās, jā. Tā kā, jā. Tā ģimenes sajūta arī jūtam, jo arī ja es neesmu tajā fanu klubā, kas ir izveidots, ja? Es, piemēram, arī esmu nācis spēlēm, un tiešām fani daudz, un tas, kā viņi iedod to būstiņu citiem, varbūt ne tie, kas, tie, kas atnāk tenis skatīties vēl basketbolā. Jā, viņi arī dažreiz, piemēram, arī puslaik pārkāpumos šitie žesti, tas iedod to, es domāju, ne tikai faniem, bet arī spēlētājiem to patīkamo. Es domāju, spēlētājiem visvairāk. Par to jau ir tā fanošana, jā, kad nevis tu aizēji, tur nokliet balsu un pēc tam, kāpēc es to darīju, jā, bet tieši tas, ka tie spēlētāji, viņi ļoti novērtē to, kad, ir bijis, kad pārdzīvo, kad, neizdarījām visu, jūs bijāt maleči, bet mēs nebijām. Un tu vari viņu sejās to nolasīt pēc spēlēm, bet tajā momentā, kad viņi uzvar, tad viņi nekad nav teikuši, bez jums mēs arī tik galā, vienmēr ir tā pozitīvi. Jā, tas ģimeniskums, viņš sākumā bija ļoti izteikts, viņš bija ļoti izteikts. Tagad viņš kaut kā mazliet ir, viņš joprojām ir, bet nav tik jaudīgs, varbūt es tā pateiktu. Tas gan ir, pa gadiem ir mazliet pamainījies. Bet turpinām. Varbūt arī tā sporta kāda maiņa kaut ko veids izmaiņas? Jā, tā vidusskola bija kompaktāka, visi viens pie otra tur, bet tagad toties, mums ir tie trakie labie buņģieri, abi bija Inters un Jurģijā, un tad, ja vidusskolā no viņiem aizlaisties baigi nevarēja, pat ja tu sēdi 2 tribīnes tālāk, jā, un tu jūti viņu klātbūtni, jā, tad tagad, ir kur izvērsties, jā. Tribīnes, tagad ir tas otrais stāvs, un tas otrais stāvs tā kā mazliet attālina varbūt tās, bet tie jau, kas grib ritīgi kliegt un bļaut, tie nāk lejā, un tie, kas ir ekspertu ložās, tie ir ekspertu ložās, tas es ceru, ka neviens neņems ļaunā manu komentāru, jo arī fanu tie iet augšā, bet jā, tas sadalījums. Bet, BK Ogri spēlēs, varbūt tas tā mazāk ietekmē, bet faniem cepur nost viņi piebļauj tā vai tā. Es parasti sēžu pretējā pusē un viņi piebļauj tā vai tā visu arēnu. Vienalga tā ir vidusskola vai tā ir arēna piebļauj. Paturpinot mazliet par faniem vēl 22. decembrī. Atceries sanāk? Nē, Tu biji tāds diezgan, es teiktu, galvenais sarunas tajā visā pasākumā, labdarības spēle starp basketbola klubu Ogri. Vajadzēja gadu paprasīt. Pagājuši gadu, jā. Labi. Fanu klubs pret BK Ogri. Tāds labs atmiņas gan jau, bet pozitīvs, jā. Es arī biju atnācis, man ļoti patika, varbūt ne tikai tāpēc, ka Brāns spēlēja, bet bija jūtama tā organizācija, ka tiešām pasākumi bija ļoti labi norganizēts un bija ne tikai tā pati spēle, bet bija arī kaut kādi pasākumi ārpus tā. Un man arī patika tas, ka es dzirdēju, ka jūs arī esat gatavojušies tai spēlē. Pirms tam bija dažādi treniņi un ka jūs neņēmāt to baigi tā, aiziesim uzspēlēt. Jums bija tāds, ka plāns bija sakapāt viņus. Sakapāt? Jā, bet, izvērtās, ka beidzās ar draudzīgi neizšķirt. Bija tuvi. Ka mēs būtu pakāsuši, bija tuvi, jā. Nē, kā puikas maleči, te ir jāuzslavē. Es nezinu, kurš bija tas iniciators, vai Andris bija, vai vēl kāds viņam tur piepalīdzēja, bet tas, kad tajā momentā, kad iniciators vispār tam pasākumam bija
mēs viņu pat ķirsi saugājam, ja, Kaspars. Un tajā momentā, kad Kaspars šito ideju pateica, ka mums vajag uztaisīt tādu spēli, tad viss nolēma, mums ir jātrenējās. Es jau trenējos tur, kā jau es teicu, tur aktīvi veterānu līgā bliezu un tā. Bet puikas tur viss svētdienās jāsavācās. Viņi savācās. Kā lai saka, nekas jau negāja tajā spēlē pēc plāna. Jā, viss, ko varēja aizmest garām, to aizmet. Bet mums mazais puika atnāca, tas tur salādēja visu iekšā. Un to un tā liekas BKO, tas bija mūsu tas slepenais ierocis, jā. Viņi nebija, BK nebija uz to, jā, viņš tur izskrēja visiem starp kājām un kamēr viņi tur skatījās, kur viņš pazūda, viņš nebija savs. Viņš bija nenosadzams, viņš labs bija. Lūk, viņi fokusējās droši vien mani sektu, Kristiānu sektu, jo viņi zina, ka viņš trīņus liek tur labu procentu. Gan jau noskautoja arī. Viņi noskautoja, droši vien. Viņi palēd garām. Jā, tāpēc, ka tas mazais puika nenāca uz treniņiem vienkārši. Viņiem nebija iespēja noskautot. Es saku, tas bija mūsu džokers, tas bija, ko mēs izvilkām, un tas bija labs. Man prieks dzirdēt, ka cilvēks no malas saka, ka bija labi noorganizēts, jo es teikšu, kā ir, kad daudzas lietas tajā pasākumā notika spontāni. Jā, es pavisam bija aptuveni, bija aptuveni plāns, bija ideja, jā, baigi labi, kad tie treneri piekrita notiesāt to spēli, jo mums īstenībā līdz kaut kādas 3 dienas pirms spēles nebija mazāk tiesneši, jā, jo es aktīvi nepiedalījos tajā organizēšanā, es tikai pēdējā dienā piekrita, ka labi, es tur palīdzēšu kaut ko tur izsaukt un tur to konkursiņu novadīt un tā, jo man nedod ēst, dod parunāt mikrofonu un tad daudzas lietas notika spontāni, jo jā, un beigās pats labākais ir tas, kad spēle noslēdzās ar buzzer beateru un konkursā neuzvarēja BK Ogres spēlētājs un es nemaldos, Kristaps Dārga. Kristaps Dārgais, jā, viņš iemet 8 un es iemet 9, jā. Un tas, kad beigās tas viss beidzās ar tādu foršu, ar foršām emocijām. Ka visiem, ka nebija tā, ka tur atnāca šitie te kaut kādi tur paskriet ar profiļiem, ja, un kad tur 100-0, ja, un aiziet mājās, un kam tas bija vajadzīgs. Tagad bija tiešām tāds emocijas bija, un jā, jo tiešām, jā, tas sanāca. Tas tiešām, tas mazais spēlētājs, viņš iedod tas papildus emocijas, jo tur bija mīnus, pēc pēkšņi viņš uznāk un ir jūtams bang. Jā, tas, ka mēs čītojam rezultātu, tas nekas, bet, tas paliek vēsturē, jā. Jā. Tāds, bet ir doma, varbūt kā turpināt tādu pasākumu izveidi, kāds līdzīgs pasākums ir? Tas, kā saka, tagad Džeki mums ir parādā, jo pēc tās spēles bija kāda vienošanās, kad nākamā spēle būs, kad tiks tie skautotie amatieri iefiltrēti pie profiļiem. Un tas šobrīd joprojām ir aktīvi. Varbūt tās šī gada vēl arī Ziemassvētki tuvosies, tad skatīsimies, bet es neko neesmu teicis. Ziemassvētku brīnumlaiks, jā. Jā, tur viss kaut kas mēdz notikt. Jebkurā gadījumā ir plāns, bet tas viss paēd karājas gaisā, bet doma ir. Atstāsim to. Nākamajā podkastiem, jā. Ko basketbols tev devis? Daudz draugus.
tiešām es negribētu aprunāt cilvēkus, bet man ir tā sagadījies, ir tāda, kā lai to saka. Es pat nezinu. Jebkurā gadījumā Raimonds Vējons, viņš prezidents mums bija, Latvijas prezidents, un viņš arī Ogrē dzīvo. Un man ir tā sanāca, ka viens cilvēks, kuram liekas, ka tā skriešana pakaitē bumbai, ka viņi neko nedara. Ka viņi nekas tur nav jēgas, un tam līdzīgi. Un es to cilvēku tagad eju Ogrē par Rīmī, un tieši Raimonds Vējons ienāca Rīmī bija, un ejam par Rīmī, un viņš, kā jau mēs basketbolā tikušies, viņš tā sveiks, paspiež man roku, un, protams, arī tam otram cilvēkam, kas man līdzi paspiež roku, un tad tās pauzes, un tā, kā tas taču, prezidents, un tā, es saku, jā, bet viņš ir basketbols. Caur basketbolu es viņu pazīstu, viņš toreiz arī Ogrē spēlēja to Strītiņu pilsētas svētkos, un tā, un kad to tas basketbols arī dod ļoti daudz šīs te pazīšanās un tādas lietas. Tas ir pirmais, ko es varu pateikt, ko man devis basketbols. Cilvēki, man patīk ar cilvēkiem komunicēt, un jā, tā ir šīs te draudzības, tādas attiecības. Kontakti. Es negribu te baigi stāstīt, ko man vēl devi tieši konkrēti basketbols, bet ir. Atmiņas tas jau vispār. To mēs skipojam sadaļ, jā. Bet, jebkurā gadījumā, ir banku prezidenti caur basketbolu, ir, tā pazīstam, jā. Es pat nevaru tā, tik daudzas lietas ir bijušas tieši pateicoties basketbolam. Jā, neteikšu vairāk, viennozīmīgi. Un, protams, tas, kad tas basketbols ir tas, kas piepilda to, kā lai saka, dotu adrenalīnu, piepilda to laiku, Es tiešām grūti man tā pateikt, varbūt tās bija izslēgtas kameras to precīzāk pateiktu, bet tiešām tas iedod papildus enerģiju, viennozīmīgi. Tu tā kā atnāc noguris pēc tā basketbola mājās, kaut kādu treniņu vakarā vai kā, bet tu esi pozitīvi uzlādējies. Un tas ir tas pozitīvais, ko es paņemu no basketbola, viennozīmīgi. Jā, basketbols tiešām ir... Tas dod tiešām papildus emocijas un daudz ko citu, bet nedrīkst aizmirst arī par mācībām. Jā, nedrīkst. Un mācības, es teiktu, ka tieši tādā jaunā periodā, gados jaunā periodā ir prioritāte, bet tavuprāt, kurā brīdī tā gaita uz profesionālu basketbolu var kļūt par prioritāti pār mācībām, vai tā vispār var būt? Kad tu mācības uztver tā, piemēram, attālināt, tu mācies tālmācībā, kad tu pamācies, bet galvenais prioritāte, es būšu profesionāls, es braukšu uz, Ameriku, Itāliju. Kurā brīdī periodā drīkst tādu domāt, tādu mindset sev iekļaut? Tas ir tāds pagrūts jautājums. Tas ir atbildēt. Nē, tas ir... kurā gadījumā, lai viņi pastāstās tiešām uz tādiem cilvēkiem, profesionāļiem, jā. Es negribu tagad samalot, kurš tur no NBA spēlētājiem, bet, ja nemaldos, gan Šaks, ja nemaldos, viņam ir arī izglītība augstākā, un es negribu. Es neesmu tik tagad šobrīd pārliecināts par tiem spēlētājiem, kā nosaukt, bet to var apvienot. Man pirmais tagad Edgars Šneps mums, viņš arī
funkcionārs bija Basketbola savienībā. Es nezinu, kas tagad viņš ir, bet es ļoti labi atceros, kad viņš bija viens no arī Latvijas izlasē, viņš bija tas melnā darba darītājs un tā, bet viņš dabūja augstāko izglītību. Un tas vien pierāda to, kad šīs te divas lietas var apvienot. Un, labi, es neesmu tas piemērs, jā, es pabeidzu universitāti, jā, es neaizgāju profesionāli spēlēt, bet, es arī apzinājos to, kad es apzinājos to, ka es nebūšu tas, kas tikšu baigi augstajā pro līmenī. Un tas ir, jā, man ir grūti atbildēt uz šo jautājumu. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka šī te, varbūt tās dažbrīd ir bijuši gadi, kad pietrūkst tāda konsekvencija, jā, bet es uzskatu, ka tomēr tajā jaunatnes basketbola līgā, ja tu esi nesekmīgs, tu nevari tajos finālos spēlēt. Protams, es tagad nevaru neko pierādīt, ne papīrus izvilkt, jā, bet es esmu dzirdējis, kad ir bijuši šie te, tādi, ka neievēro šo te nosacījumu. Nezinu, es uzskatu, ka, teiksim tā, ja īsā atbilde, tad es saku, pabeidz vidusskolu, un tad tu vari tiešām planēt lidot, kur tu esi, kur tu gribi doties, jā. Tas ir mans tāds viedoklis, jo jaunieši, viņi jau taču ātri atjaunojās, viņi taču noskrien, notusē vēl visu nakti un nākamajā dienā vēl 3 spēles nospēlē, un tas nozīmē, ka jauda ir, un galvenais to smadzeņu pieslēgt, bet, nezinu, mans uzskats labi, es saku, neesmu tas labākais piemērs, ar ko salīdzināt, bet mans uzskats tomēr ir, ka mācīties, jo tas noderēs vienmēr. Vienā momentā tā karjera kaut kā var neveiksmīgi izbeigties, jā, un tad, neko. Jā. Vienmēr ir kāpumi, kritumi, un arī tajās pašās mācībās, ka, piemēram, man gadījies tā, ka 8. 9. klasē, ka, mācībās it kā man viss kārtībā, es tur diezgan mācos, bet pēkšņi tāds kritums, un tā vaina tiek novēlta uz basketbolu, ka, tā kā, es tur spēlēju basketbolu, un ka lielāku uzmanību pievērš basketbolam, bet tas nav pareizi tā darīt, ka tu neiet mācībās, tad tu uzreiz sāc kaut kā teikt, ka nē, basketbols ir tas, kur es eju, ka Jautājums, protams, arī, ja tu pametās mācības, vai tu tiešām tur arī to laiku, ko tu nevelti mācībām, vai tu tiešām pavadi sporta zālē un strādā. Jā, jo es saku, man tas piemērs, ko es iepriekš jau minēju, Gundars Vētra, jā, tā kā viņš vienā intervijā, ja nemaldos, sporta studijā viņš bija, un viņš teica, ka pārējie džeki gāja, tusēt, jā, es gāju pa kapiem skriet, jā, jo viņam treneris tur lika plosīties, jā, un tādā veidā viņš tika tālāk, jā, un tad te ir tas jautājums, ko tu dari tajā laikā, ka tu nemācies, jā, ja tu ej pavadī laiku ar draugiem, jā, un nevis strādā, jā, tad tu esi sevi apzats palielam, jā. Patusēt paspēc arī pensionāri tusē, un to vienmēr var paspēt izdarīt, jā. Bet tos pamatus jau tu ieliec tajā jaunībā, kas tu būsi un kas no tevīm sanāks, jā. Un ja tu strādā, liela daļa jāatzīst arī, ko es esmu sapratis, kad liela daļa dod talants. Ja tev ir Dievs devis to talantu, tā kā mums bija viens rīdzenieku puika, mēs varbūt, viņš te liels cilvēks ir Latvijā, un tas bija, viņš aizgāja mācīties, toreiz tā Zviedru augstskola bija, un viņš visu nedēļu, viņš cītīgi mācījās, viņš, rītīgi, jo tur atlaides nedeva neviens, un viss tur
Viņš atnāca piekdienās, mums bija tāds dublieru līga, jā, toreiz bija. Un viņš atnāca piekdien, viņš savādēja 30 punktus un iet atpakaļ mācīties, jā. Jo viņam bija viņam bija talants, viņš bija labs, jā. Un tajā pašā laikā es gāju, maucu, trenējos un kā siltu to soliņu tā, Vienam stāvam tik grūti izprast. Smags darbs ir viens, bet Bet jābūt ir, teiksim, man kaut vai pastās uz to Lugdončiču, jā, tas ir wunderkinds, atnāk pilnīgi daudz, tur iedod bumbu, lai iemet no centra, tur atpakaļ iemet, viss caudēs, man treniņš bēdz, jā, tur ir jābūt, tur ir tam talantam, un tāpēc es saku, tās mācības, jā, tas ir numur 1, bet ja tomēr izdomā nemācīties, jā, tad, ja tu tiešām gribi būt, darbs un vēlreiz darbs, tas ir viennozīmīgi. Nevis tusiņš, padarboties, treniņš, atkal tusiņš, bet darbs. Tad tu būsi tur, kur ir lielie onkuri. Tas ir mans viedoklis, protams. Paturpinot par jauniešiem, kāpēc tavuprāt viņiem zūd motivācija tikt ar saviem mērķiem? Un kā vecāks var mēģināt kaut kā, motivēt vai kaut kāds, vārdiem viņam nepietiek, bet, kā viņš var iedot to skatījumu? Te man ir pārāk tāds varbūt tās skarbs viedoklis par šito visu pasākumu, kad man liekas, ka dažreiz tieši tie vecāki ir vainīgi pie tā, ka tā motivācija pazūd. Jo es nemelošu, man bija aizdoma, ka šitāds jautājums pacelsies un es pa viņu pārdomāju, tāpēc es tā varbūt 5 teikumos pamēģināšu pateikt to, ko es atbildu uz jautājumu. Ļoti daudziem vecākiem tas ir neizsaknots sapnis, varbūt tās. Es nesaku, ka visiem, bet daudziem. Un viņi to bērnu vienkārši dzen, un kamēr viņam tur ir tie 10, 11 gadi, viņi tur nedod ēst, dod skriet, un viņi gatavi maukt. Un tajā brīdī, kad viņi paaugās, kā viens arī slavens cilvēks teica, tad parādās meitenes, tad parādās arī iespēja tur visādas dzēriens, kas stiprāk pa ūdeni, tikt palietot, jā. Un tajā momentā viņi izbauda to, ka beidzot var patusēt. Jo tad, kad viņi bija sīkāki, jā, viņus dzina, viņiem tas tusiņš nebija. Viņiem bija zāle, spēle, mājās pagulēt, pamācīties atkal zāle, spēle un tā. Viņiem tā socializēšanās varbūt tās tur, cik sanāca ar tiem čomiem tur tajā treniņā un tā. Bet ļoti bieži tie vecāki dzeni. Es, teiksim, tiesāju šo te LJBL, jā, un dažreiz tie vecāki, man žēl dažreiz tos bērnus, kad tie vecāki tur viņi pilī un, kad tā skrien un kas nevar iemest un tā, jā, tas ir tas, kas noņem to motivāciju, ka vienā momentā, ieslēdzās tā pretestība pret tiem sensīšiem. Jā, jo es, teiksim, man ir 3 puikas, jā, lielākais ir pabeidzis LJBL. Diemžēl traumu dēļ viņš netika pie tās zelta medaļas, ko izcīnīja tieši viņa gada. Bet es nekad necentos viņam spiest iet uz to. Tāpat kā vidējiem puikam, es viņam paprasu, tu biji treniņā? Nē, nebija. Kāpēc? Jā? Jo es redzu, kad viņš nebūs tas, es redzu, ka viņam ir tas talants, ka viņam dažbrīd ir tā veiksmes, tas faktors viņam ir fantastisks, jā, kad, teiksim, treniņos viņš tur dažreiz, kad kopā trenējamies, jā,
Viņš dažreiz tādas lietas izdara, ka, come on, veicini, kāpēc spēlē nevar, ja? Bet, es viņu nespiežu, tad mācies, to viņš plus mīnus dara, ja? Tagad ir juniors, ja? To junioru tā kā, to bišķiņu vajag piespiest, ja, uz to basīti, ja? Un tad paņem līdz viņu un tā, un tad, diemžēl, jāatzīst, balvā ir arī telefons, ja? Ja tu esi iemetis, cik tur tos metienus, bet negribās nosist to apetīti. Un, protams, ja, teiksim, tam pašam puikam ir baigā vēlēšanās, un viņš grib strādāt, un tā vēlēšanās nepazūd ar tiem pusauģu gadiem, tad viņš arī varētu arī tikt kaut kur. Ja? Bet, faktors ir numur 1 vecāka ietekme, numur 2 šīs te iespējas, tusiņu iespējas, kas ir jauniešiem, jo es zinu, ka no 14 gadiem, 13 jau sākās, tas mēdz var sākties, ja? Ja? Un trešais ir pašmotivācija. Tās ir 3 lietas, kas nobeidz šo te interesi. Jā. Lūk. Jo, labi, es negribu nevienu treneri kritizēt, jā, bet, ir treneri, kas pārcenšās, kas nodara tos puikas, jā. Katram trenerim savā pieeja, jā, un saprašana par to, un, teiksim, bet tagad arī es saprotu, ka, ir no LBS, ir, tas, ka tiem puikām nevar būt pārāk daudz spēles. Jā. Tā kā mēs vēl nesen vecākiem satikāmies, mēs ik pa laikam satiekamies tur ar tiem bijušo to 2004. Gadu vecākiem, jā, un tad viņi atcerās, kā tur nospēlē LJBL, un tad min uz Rūjienu vai vēl kaut kur uz Valmieru, jā, tagad ir BBL, un nākamajā dienā vēlreiz tas pats, un atkal tas pats. Protams, cepuri nost tiem vecākiem, kas tam visam velta to savu laiku un to izdara, jā. Arī par to spēlēšanu, ka, piemēram, puika ir U14, viņam pasaka, ka šito spēli nespēlē, mauts ar U15, U16 uz, reizi, ka spēlēt, jo tur ir svarīgāks mačs. Un tas arī tā kā uzreiz jau vēlāk tos jaunos vēlāk uzreiz, ka viņiem liek tā kā nevis savā vecumā, tur, paspēlēt, zin kā, sajust savējos vecumus, bet uzreiz liek maukt ar... Šeit ir svarīgi arī tas, ka ja viņi paņem uz to reizekni līdz maukt pie tiem vecākiem, ka viņš nevis nosilda to beņķīti, jā, bet ka viņš tiek spēlēt. Jo, ja viņš nosēdēs uz beņķi, viņam tā motivācija noteikti būs lejā. Un, diemžēl, jāatzīst, man ir tiešām paziņas, kur, ne tikai es tagad to vien tā teicu, bet paziņas ir teikuši, ka puikas negrib. Viņi aizbrauc uz Gulbeni, jā, vai aizbrauc uz to pašu reizekni, jā, un nosēž malā, jā. Es atceros, kad, es LJBL trenējos, spēlēju, jā, vienmēr 5 minūtes iedēju uzspēlēt. Vienalga, es galīgi nebiju ne pirmais, es beņķīti sildīju, jā, pārsvarā, jā, bet vienmēr izbraukumos, vienalga Ventspilī, Liepājā, vienalga šitie te tālie izbraukumi, kad bija, vienmēr tik spēlēt. Vienmēr tas, un tas jāatzīst godīgi, tas motivē. Kaut vai tās 5 minūtes, bet tas motivē. Labi, man vispār man bija jaunībā nedot spēlēt, jā, un ļoti gribējās to basu spēlēt. Bet tajā pašā laikā es biju priecīgāks, ka es pie otrās komandas dabūju tur 3 minūtes nokaplēt, nekā tās 5 minūtes pie pirmās līgas, jā, jo, bet vienmēr tiku, jā, tagad, kad es padomāju, vienmēr es tiku spēlēt. Nebija nekad, kad es nosēdētu visu spēli, vienkārši tur sildītu to beņķi. Jā, ir dažādi gadījumi, ka tur pasauc un pasaka, spēlē šodien 0 minūtes tāds tikai. Jā, tāpēc, tas ir, es kaut kādā ziņā, es esmu dzirdējis pats, kad, LJBL tiesājot, jā, kad
tie puikas, tie U14, viņiem beidz spēli, un viņi treneri, es varēšu pie lieliem, ja? Un tad tā, kad viņi grib, ja? ka viņi grib, bet ja tas treneris piekrīt, ok, labi, paliec, bet tad lai viņš spēlē. Vismaz tās 5, labi, treneris lai to pats labāk zina, ja? Bet ja viņam tās acis deg, tad viņam nevajag to uguni apdzēst. Tas ir tāds mans viedoklis. Es nekad neesmu trenējis LJBL, tikai ir bijuši pāris reizes, kad treneris jāizstāja, ja? Tu varēji tās spēles, ja? Un tad ir tā, ka visi dabā izskrieties, ja? Protams, visi tur ieguldās, ja? Bet tas ir dabū. Ja? Un tajā momentā tas ir viņam tāds, kad Starp citu, te tāds piemērs galīgi ne LJBL, bet bija ASK Rīga, bija Ramūnas Butautas, bija treneris. Un toreiz viņi cīnījās fināls sērijas, pret Ventspili, protams, jā, pret Ventspili viņi bija. Un tad, tagad jau mēs kopā ar viņu veterāno spēlēm tāds Atis Ozols spēlētājs. Un es sēžu pie galdiņa, un tas Butautas pieved to āti, ja? Viņam bija bērns jānomēn tajā momentā, viņš pieved to āti, man blakus stāvot, un viņš krievu valodā komunicē, bet viņš saka, tev būs 2 minūtes laukumā, tev būs jāatpūt un līderis, bet es no tevis sagaidu, ka tu izdarīsi maksimumu. Čalis uzgāja, izcīnīja bumbas, iemeta kaut kādu arī metienu, atdeva piespēli, 2 minūtes, viņu noņēma nost, ja? Uzsit uz pleca, un kad tu izdarīji to, ko es no tevi gribēju. Un tas bija tāds trenera piemērs, tad, ja tu laido to tur, kas to beņķīt silda, ka tu viņu motivē. Un jau tu viņam pasaki, ja, ka tu tagad spēlēsi tās 2-3 minūtes, ja? Bet viņš saprot, ka viņam ir tagad uzdevums, viņam ir misija. Un Atis toreiz fantastiski, bet, te saka tā sinerģija, kāda, Butautas vispār bija. Viņš tik daudzas lietas tur rādīja tādas brīnumus toreiz ASK laikā. Bet šo te vajadzētu tiem puikām, tagad tu paņem, jā, un vecīt, tev tas čalis ir jānosac, 2 minūtes, tā, kad viņš nevar elpot, jā. Viņš uzies, viņš nonāks, viņu uzslavē, malacis, tu visu izdarīji, jā. Tad viņš brauks uzreiz, arī nākamreiz. Ja? Labi, es saku, es negribu mācīt trenerus. Es saku, es neesmu pats treneris. Ja? Bet šie te tādi piemēri, šie te sīkumi, ja? Viņi, cik es esmu redzējis, viņi strādā. Ja? Un, protams, treneris tajā momentā, viņš domā par to uzvaru, viņš domā, kā tur neatlaist, kā tur to. Ja? Jā. Tajā momentā viņam varbūt tās viņš par šādām lietām piemirst, tāpēc, ja es vienkārši no malas tur grauzdams savus semens divānā uzlēt, taču tur čau viņš nav spēlējis, ja, tas ir mans tāds malā stāvētāja viedoklis. Bet tā ir tā atbilde, ja, ka ja tu ņem pie vecākiem, tad viņam jāspēlē, viennozīmīgi. LJBL piemērs bija mūsu gadu vecumā bija Jānis Klums. Viņš ir nemaldos 3. gads ir, jā, un es 80. gads, un viņu lika pret mums spēlēt. Viņš mums stāvēja tā piesmēja. Viņš bija traki labs tajā jaunas līgā. Viņu lika pie 3 gadus vecākiem, un viņš stāvēja tā mums apspēlēja. Tas bija, toreiz jau, viņš bija labs. Viņš visu cieņā, Bet, redz, kā jau viņš pats saka, viņš vienmēr ir bijis ārkārtīgi motivēts. Ja? To, ko viņš stāstīja, ja? Ka viņš svaru zālē, ja kāds uzceļ uz 10 reizes, viņš vienmēr centīsies 11 uzcelt. Ja? Un viņš bija motivēts. Un tādā ziņā cepurnos viņš arī tika tur, jo viņš bija motivēts. Un viņa puika, arī visu cieņu. Ja? Viņš arī, ir motivēts. Viennozīmīgi. Jā. Tu pieminēji tiesāšanu Latvijas līgā, un kāda ir tavuprāt, ko tu saskati tiesājot spēles, kāda ir vecāka attieksme pret tiesnešiem?
Tīpaši jauni. Jāatzīst godīgi, vācis kaut kā, vienīgi es nevienu vārdu uzvārdu komandas nenosaukšu, bet ir vecāki, kas saprot basketbolu, ja? Un viņi, teiksim, tajā momentā, kad tiesnesis kaut kā, teiksim, nokļūdās vai nepamana vai kaut ko tā, ja? Viņi tā ieelpo un izelpo. Ja? Un, protams, pie 5. reizes tad jau viņiem arī jau aiziet šķirnes ciet un tad tā mazliet viņi uzcepās. Ja? Bet es šogad tiesāju, tiešām es neatceros, kuru komandu, ja? Un arēnā ir traki liela akustika, ja? Un, tieši Ogres arēnā. Un tad, kad nav tās lejas tribīnes un viņi tur augšā tie vecāki sēž, un tas ir pozitīvi, ka viņi augšā tur sēž, ka viņi nav tur tā, ka tev nekliedz ausī, jā, un pa lielam tu neredz viņas, jā, jo izgaismots laukums, ne tribīnes. Un tajā momentā tu jūti, kad iet tā spēle, kad tu tiesā viņu, un kad ir, jā, bet ka mammas pēkšņi saka, ko tu tur svilp, mēs nesaprotam. Un tad tu saproti, kad tur nav tā saprašana, ja? Un kad liekas, ka visi jāsvilp, ja? Tur kaut ko pieskārās jāsvilp, nepieskārās arī jāsvilp, ja? Un kad, teiksim, tā viena komanda ir, teiksim, pārāka, ja? Un tajā momentā tev, tie pārāki viņi apspēlē, iet caurgājienos agresīvāk, ja? Tie kļūdās tajās piespēlēs un tam līdzīgi. Un vienā pusē sanāk, ka nosilpt, jo viena agresīvāk spēlē, otri netiek tur pārtam centram, ja? Un viņiem liekas, ka netiek pārtam centram, tāpēc, ka pārkāp noteikums. Un viņi, kāpēc tu svilpi, ja? Kāpēc tu tagad svilpi, kāpēc tu tur nenosilpi, ja? Un tajā momentā tu saproti, ka tur nav. Tajā pašā laikā tu pieeji pie treneriem, ja? Jo es komunicēju ar treneriem, es komunicēju ar spēlētājiem, es pat esmu piegājis pie spēlētājiem mierīgi, varu pieiet, paprasīt, teiksim tā, tu bisots tur, jā, viņš tā, labi, nokļūdījos, jā, vai otrādi, teiksim, kad viņš tur nepieskārās, jā, un es esmu noslūps, nokļūdījos no manas skatu leņķa, likās, ka tur bija kontakts, jā. Bet tajā momentā ar treneriem, spēlētājiem, visi čībā, visi forši, nevienam nav pretenzija, bet tur augšā mamma, nesaprot, ko tu tur nosilpi, ja? Bet, ir arī bijuši, man kā tiesnesim, ir arī bijis tā, ka vecāki pienāk un pasaka, labi, ka jūs tiesājāt, jo, šī bija nīknākā spēle, nīkna spēle, ja? Bet, nebija nevienā brīdī, kad tur ir pilnīgs sviests laukumā. Ja? Protams, tās izšķirošās sekundes dažreiz ir. Arī es esmu noraustījies un neesmu nosilps. Es nesaku, es esmu labākais tiesnesis pasaulē, bet tās kļūdas ir jāatzīst un es viņas atzīstu. Bet, tajā momentā, kad vecākiem nav tā saprašana, ja, ka viņi bērni tur nabadziņi apbežo, tad tā ir tā problēma mazliet. Tā kopumā tā tiesāšana man patīk. Man patīk, teiksim, izskaidrot treneriem, spēlētājiem, ja, šo te epizodu. Un tad, kad ir basketbola skolā spēle un tur patās tie vecāki sēž tev aiz muguras, ja, tad dažreiz arī viņiem vienkāršā tekstā izskaidro, kas tur notikās laukumā. Un tad, jautājumu vairs nav, viss skrienam tālāk, ja. Lūk. Bet, jā, tā ir tīri tā sapratne par to spēli, kā lasa tie vecāki vai nelasa vecāki spēli, ja. Kā tieši ar jauniešu attieksmi pret tiesāšanu? Es varbūt kaut kādu atgadījumu saskāries, kaut kādu tādu nepatīkamu vai kā vispār? Bija tikko, bet tur cepuru nost, es arī nenosaukšu komandu un tā. Bija tāda epizode,
Un pasaka, ej, Viņš pasaka, jā. Viņš pasaka man, ej, taisni, jā? Jā. Un šito te, un es viņam pasaku, tu nedrīkst tā runāt. Tu zini, kāda būs sankcijas. Pienāk atvainojās, jā? Jā. Un visu cieņu puikam, jā, es viņu nesodu ar nekādām tehniskajām piezīmēm, es vienkārši viņu pasaku, tu nedrīkst tā runāt. Un tā, jā, ir bijis. Bet tas bija pirms vairākiem gadiem, kad Mārcis Steinbergs U19 cīnījās, Latvijas mūsu izlases spēlētājs. Tad bija pirmā reize, ka pret mani tā kā iesniedza protestu. Kad nofilmēja un ka pretinieki iesniedza protestu. Un tā bija atkal tā pēdējās sekundes, ka tu maksimāli negribi iejaukties tajā spēlē. Tur pastāstīja, kas tā situācija ir, Rūdī? Jā, ļoti vienkārši Ogrei bija +1, un viņi nāca klāt, pretinieki nāca klāt, un tajā momentā epizode bija tāda, ka Mikus atdod tālu piespēli Mārcim, un viņi apzināti gribēs izsodu. Ja? Mikus atdeva to piespēli tālu prom, un pretinieku spēlētājs vienkārši uzskrien virsū Mikumu. Vienkārši viņu, grupu runājot, nones. Ja? Bet Mārcis saņēma piespēli, viņš iemet 2 punktus, vai pret viņu tur uzsit to sodu. Es neatceros, ja? Un tā sāpe bija tajā, kad tieši tas treneris, kāpēc tur nebija sods. Ja? Un jāatzīst godīgi, tas bija, tā bija nesportiska piezīme. Tur bija jādod viennozīmīgi nesportiska piezīme. Un es nenosiltu. Es ļauju spēli, jo bumbas vairs nebija, kontrols vairs nebija, viss bumba jau bija pāri laukumam, otrā pusē, un tā vairs nebija epizode, kurai, es tā teiksim, pievērstu uzmanību. Kaut arī es biju blakus, jo tas man notika burtiski blakus, ja. Bet es jau biju tur, skatījos, kas notiek, te džeki dzīvi, viss neviens, kā saka, ātrie nav jāsauc, spēle tur notiek. Un toreiz tiesnesis, kas izvērtēja, paldies viņam, viņš nostājās manā pusē, un viņš tā ir pateicis, ka tā bija nesportiska piezīme. Un tad, tu izvēlies, vai tajā galā bija parastā piezīme, jā, laiks pagājis, tur kaut kāda 1 sekundi palika, nebija vairs varianti izspēlēt. Jā, laiks pagājis, jā, vai arī pie 3 sekundēm viņi met 2 sodus un vēl tā. Jā. Un tā bija vienīgā epizode, kad man, tā tika iesniegts tāds protests. Bet es uzskatu, ka tajā momentā, kad es tomēr pieņēmu pareizu lēmumu, jo es neiejaucos to, ja es būtu nosilpis to sodu un būtu iedevis nesportisku piezīmi, tad man tā liekas būtu vēl lielāks hais, tie vecāki, man tā liekas taču tur būtu salauzuši krāsnes un varbūt man kaut ko. Jā, tie augstāk līmeni tieši viņiem ir tas atkārtot sistēmu, un tur jau OBS tā nebija tāda opcija. Tur aiziet pasties, un tiešām bija, kad visi redz. Jā, un tur izskaidrot, jā, bet pats interesantākais, ka tas treneris, viņš neko man neteica pēc spēles, viņš vienkārši iesniedz tur, jā, šo protestu. Jā, pret manīm pretenzija nebija vispār. Jā, protams, tur bija pārcevišķām epizodēm iepriekš, jā, kur čalis vienkārši tur stutēja sānu un nesaprot, par ko ir piezīme, jā, bet, stutējot sānu, izstam ārā čali no laukuma, par to bija tur pretenzijas un tam līdzīgi. Par šo epizodi, es šusitu to sodu, tas bumba jau tur, jā, un beigās protests, jā. Bet tas protests bija vērsts pret tevi vai pret mani, jo tā bija mana puse, tā bija 100% mana zona, tas bija tīri pret mani. Jo man pēc tam arī atbildēja, ka, man deva ziņu, kad rekur pret tevīm tā kā iesniegts ir un tā, bet, izskatot, tad tā epizode vai bija vienos vārtos vai otros vārtos, kad bija tie paši vārti. Tas protests kaut kā mainīja tavu? Nē. Jo, ja tas protests būtu tā, ka man pēc tam tur aizliedz 10 gadus tiesāt, jā, un tā, noņem no vispār no līnijas, jā, tad tas varētu ietekmēt, varbūt tās, jā, bet man patīk. Psiholoģiski nekā vispār? Psiholoģiski nē. Psiholoģiski īstenībā
tas tā mazliet norūda, ka tu tādās epizodēs teiksim, turpini pieņemt tādus lēmumus un teiksim, tādus pārliecinātākus lēmumus. Jā. Tīri tā. Jā. Un noslēdzot šo fantastisko sarunu, varbūt tev ir minūte laika pateikt varbūt atziņu jaunajiem tiesnešiem, kāpēc viņiem vajadzētu tiesāt tiem jauniem, kas spēlē jaunatnes līgā, kāpēc viņiem vajadzētu tiesāt, ko viņi iegūst no tā visa. Un, jā. Es saku, ka pirmām kārtām vajag tiesāt. Pierādījums tam ir Gatis Saliņš, Mārtiņš Kozlovskis, Einārs Tukišs, kas ir šobrīd tas pats Oļiks Latvišķevs, ar kur mēs kopā agrāk Elija Velde spēlējām un tam līdzīgi, kad tu tādā veidā vari būt basketbolā joprojām, pat ja tu nespēlē, bet tu vari būt basketbolā un augstā līmenī. Un visu cieņu šoreiz gan pieminēšu šo te vārdu uzvārdu Pēterim Ozoliņam, kas ir OBS treneris, ka viņš arī man ir pieaicinājis, lai šiem te jaunajiem puikām, kurus viņš trenēs, nezinu, kur tie gadi ir, bet ka viņš pieaicinājis un lai viņiem pastāst. Un tie puikas tur uzreiz ceļ rokas un kāpēc tajā epizodē un tajā un tajā. Un viņi, kad es varēšu tiesāt, jā, kaut kad nesen bija man tam junioram, ko es teicu, viņiem tāda mazā draudzības tur mačiņš, jā. Skatos, ka tie puikas nāk un tiesā, jā. Un tā ir viņiem tāda pieredze, jo, teiksim, es neesmu izsities tur tajā basketbolā tur baigi, jā, bet es joprojām esmu saistīts tādā veidā ar to basketbolu. Un, es saku, šie te tiesneši, kas mums ir, kurus pieaicina tiesāt startautiskus mačus, jā, tā ir liela forša opcija. Tā ir tāda iespēja būt tajā lielajā basketbolā. Un, galvenais, ir ļoti svarīgi, lai tie vecāki, kas fano, ka viņi nenosita apetīti. Tajā pašā laikā ir jāiemācās jau, kaut kā ir jāmāk tiem arī jauniem puikām būt tādiem, nevis tur, atnāc uz spēli, tur tā, notiesāšu labi, jā. Un to man starp citu, bet to man treneris Evers Brigmans iemācīja visu cienu viņam, lai viņam viegls smilts, viņš bija tas skolotājs, kurš man ievilka tajā visā tiesāšanā, un paldies viņam par to. Es joprojām saku, ka viņš iemācīja, tev ir jābūt konsekventam. Tad, kad es biju starp citu, tur, mums bija jaunais Brigmans, vecais Brigmans, un tad es jaunajam Brigmanim vienreiz spēli tiesāja Jelgavā, un tādā izšķirošā epizodē tur sanāca, ka puikas uzsita sodu piespēlē, un tā ir pirmā vienīgā reize, kad man uzrāda pa pagaušu treneris, jā. Jo es, bišķiņ noraku to maču, bet, tur pret Jelgavu tas bija vienmēr, tur baigies īrie mačiņi tiem puikām, un kad nenosit tie vecāki, nenosit tie treneri. Protams, viņš uzrāda pa pakaus, pēc tam viņš tur, uzsit arī pa plecu un teica, davai, turpini darīt, visi ir kārtībā un tā. Jā, bet kad nenosit to apetīti. Jo es saku, vienreiz bija, līdz klapē jau neaizgāja, bet, Siguldā toreiz bija baigi nesmu, ka man vecākais puika tiesāja, un Siguldas bija arī puišās iedots, un neietiem tiesnešiem tā spēle. Un tie vecāki tik nesmuki, tiešām tas bija, tiešām gribējās iet, un pateikt, ir pat bijis tā, ka daudz vecāki nenoturās un sākās tur vārdu apmaiņu tur tribīnēs, ja, kad, tas mazais puika, ja tu viņam kliedz virsū viņu vispār, viņš neko nenosauc vairāk. Un tas tiem vecākiem jāsaprot, ka tas mazais puika, viņš nav tas Oļiks Latvišķevs, kas atnāks un visi nosauc tagad. Ja. Tajā pašā laikā visi cieņi. Mums ir Oļiks Latvišķevs, kurš tiesā fināls. Ja. Un es ar Oļiku agrāk, es atceros, ka mēs sākām, kad es Elija Velde tiesāju. Mēs puikas bijām 6-7 gadi ar Oļiku, ja. Viņa attieksme pret tiesāšanu bija jau tajā laikā,
visiem maziem puikām var pamācīties no viņa to attieksmi. Tas bija jau tāds ļoti tāds fokusēts, tendēts, konsekvents. Ar viņu bija forši tiesāt. Jā. Bet, jauniem puikām ir tas jādara. Tas ir tāpēc, tu izproti to spēli labāk un lasi viņu labāk. Pēc tam arī, kad tu spēlē, un tas tev dod tādu iespēju būt ar to basketbolu kopā. Arī pēc tam, kad tu neesi varbūt izsities tajās virsmas. Jā. Minūtē neiekļaujot, svarīgi, jā. Bet es jau brīdināju. Paldies par sarunu, paldies, ka klausījāties. Tiekamies nākamajās epizodēs. Čau!